Jā, viņš ir mans vīrs, bet tas nenozīmē, ka viņam ir tiesības man kontrolēt. Viņam nav tiesības man jautāt, kur es eju vai no kurienes nāku. Es esmu cilvēks ar savu neatkarību. Es lūdzu viņa atļauju, kad izdeju no mājām. Es viņam prasu atļauju. Vai es esmu nepilngadīga, lai man būtu jāprasa viņam atļauja, it kā viņš būtu mans aizbildnis? Tas, ka viņš ir mans vīrs, nenozīmē, ka viņš mani nopircis. Es neesmu viņa vaidzē. Kāpēc tu nokavēji? Atvainojiet, cienījamais vadītājs, man bija neparedzēta situācija. Nekavē nākamreiz. Darbs apstājās tavā prombūtnē. Labi. Rīt 8 no rīta tev jābūt birojā kā iestādītai. Labi. Vadītāja attieksme bija aizskaroša, bet varbūt viņam ir taisnība. Viņa nervozitāte ir saprotama. Tā ir darba jukrese. Un pat ja tas mani kaikina, man jāiztur. Šīs darbs ir mans panākumu un neatkarības avots. Es nevēlos būt atkarīga no neviena. Kas lika viņai noraidīt vīra vadību un iejaukšanos? Un tajā pašā laikā viņa saprot vadītāja iejaukšanos un ievēro viņa rīkojums. Kas lika viņai ar atvērtu sirdi pieņemt vadītāja jautājumu, ja viņš jautā, ko viņa darījusi darba laikā? Un viņa stāv viņam priekšā pieklājīgi lūdzot atļauju, vai drīkst aiziet no darba un atgriezties noteiktā laikā. Tajā pašā laikā viņa uzskata, ka atļaujas prasīšana no vīra ir pazemojoša. Un mēs pat nerunāsim par iestādēm un vadītājiem, ko viņi nosaka darbiniecēm, ko drīkst un ko nedrīkst vilkt mugurā. Kas lika viņai saprast darba intereses un patiest vadītāja nervozitāti, īpaši, ja nav citas darba iespējas. Savukārt, ja viņas vīrs sadusmojas, viņas sašutusi pretojas, pieprasa šķiršanos un pēc tam savā profilā publicē Celebrating Divorce, tas ir svin šķiršanos. Tas lika viņai noraidīt viena vīrieša sava vīra vai tēva autoritāti, lai pēc tam pieņemtu vairāku svešu vīriešu varu, kas atkarībā no organizācijas struktūras var būt lielāks vai mazāks, mainīties un rotēt, tā ka nav drošības, ka viņa nekontrolēs kāds, kuram trūkst godīguma un kura tikumi ir sabojāti. Gau galā! Kas lika viņai apmainīt to, kas ir labāks, pret to, kas ir sliktāks? Labi, ko nozīmē vīra vadība? Ko, māma? Vai varbūt mēs vīrieši paši pārprotam šo vadību, un tāpēc mūsu sievas dažkārt atsakās no tā, kas patiesībā arī reliģiski nav pieļaujams? Labi, un kāpēc vispār ir nepieciešama šī vadība? Kāpēc visas ģimenes lēmums nevarētu pieņemt kopīgi, un sievietes viedoklim būtu tāds pats svars kā vīriešu viedoklim? Vai tad nav pašsaprotami, ka starp vīrieti un sievieti jābūt pilnīgai vienlīdzībai? Vai vīrieša vadība ģimenē ir vienkārši tāpēc, ka viņš bioloģiski ir vīrietis, jo viņam ir Y chromosoma, bet sievietei X chromosoma? Labi, kas notiek, ja vīrs atsakās uzturēt un rūpēties par savu sievu? Vai viņam joprojām paliek šī vadība? Kas notiek, ja tieši sieva uztur māju un savu vīru? Vai šādā gadījumā viņai nav tiesība būt par ģimenes galvu? Kas notiek, ja sieva ir ārste, bet vīrs vispār nav izglītots? Kāpēc šādā gadījumā vadība joprojām pienāks viņam? Vai šī vadība nedod vīrietim iespēju pārāk dominēt pār sievieti? Kāds ir stāsts par māsu, kura devās uz Ziedu zemi Nīderlandi, ko viņa tur redzēja un kādu vēstījumu viņa mums atsūtīja? Visi šie jautājumi, cienījamie skatītāji, tiks atbildēti šodienas raidījumā, kas ir viens no svarīgākajiem, tāpēc sekojiet mums līdzi. Kas liks sievietei apmainīt labāko pret sliktāko, atsakoties no vīra autoritātes un vadības, bet tajā pašā laikā pieņemot priekšnieka varu vai pat veselas svešu vīriešu grupas autoritāti pār sevi? Šis jautājums ir kā svari. Vienā pusē ir reliģiskā vadība, otrā materiālās sistēmas vara. Materiālās sistēmas var pār sievieti tik padarīt pievilcīgu un iekārojamu. Savukārt mūsu ienaidnieki un arī daudz musulmaņu slikta rīcība ir sagrozījuši un nomelnojuši reliģisko vadību. Un šīs sievietes mēraukli ir kļūdaina, tā ir noregulēta uz vienlīdzības, nevis taisnīguma principa. Tāpēc rezultātā materiālās varas svars ir pārsvarā, bet reliģiskā vadība ir zaudējusi savu nozīmi. Laikā, kad tiek dievināta materiālisma vadītājs, ir viņas labvēlis, tas, kurš palīdz viņai sasniegt ekonomisko iespēju, par ko mēs jau runājām un ar ko viņu pievīla gan Rambo, gan Karkāks. Tātad vadītāja vara ir daļa no materiālās sistēmas, kas sievietei nodrošina neatkarību tādu kā dievišķotam cilvēkam, kurš pielūdz savas iegribas, kā mēs to skaidrojām sērijā par dievišķoto sievieti, kamēr reliģiskā vadība ir dieva pavēle, kas šādai dievišķotai sievietei šķiet nenozīmīga.
Šī sieviete nenovērtē reliģisko vadību, protams, tāpēc, ka viņa nenovērtē ģimenes institūciju, salīdzinot ar to, cik ļoti viņa cildina institūcijas, kas nodrošina materiālo ražošanu. Viņa nenovērtē ticības un garīgās vērtības, kā arī pēcnāves dzīves nozīmi, kur dēļ ģimene tika izveidota, salīdzinot ar to, cik ļoti viņa cildina materiālās vērtības. Un neaizmirsīsim, ka materiālisms pārņem ne tikai sievieti, bet arī visu sabiedrību un tās vīriešus. Tā, ka daudz vīrieši sāka vērtēt sievieti pēc viņas spējas pelnīt naudu, un tas atspoguļojas arī viņas pašas skatījumā uz sevi. Savukārt, sievietei sagrozījies priekšstats par vīrieša vadību un aizbildniecību par viņu, vai tas būtu tēvs, brālis vai vīrs, dažkārt sliktas pieredzes dēļ, dažkārt reliģijas ienaidnieku sagrozītu priekšstatu dēļ. Tādējādi daudzām sievietēm ir izveidojusies vesela sistēma ar iesakņojušiem stereotipiem, emocijām un neapzināti pārveidotu domāšanu, un viņa vērtē Korāna pantus un hadīsus caur šo sistēmu, to pat neapzinoties. Viņas skatījums izriet no upura kompleksa iespējams, viņa tiešām ir tikusi aizskarta, bet šī netaisnības sajūta tiek attiecināta uz visiem vīriešiem kopumā, un pat noved pie sajūtas, ka netaisnīgi dara pats Dievs. Kad viņa dzird, vīrieši ir atbildīgi par sievietēm, jo Dievs vienus ir pārāks par otriem, un jo viņi tērē no saviem līdzekļiem, viņa to uztver šādi. Vīriešiem ir tiesības tevi apspiest un kontrolēt, jo viņi ir labāki par tevi un viņi tevi uztur. Tātad viņiem ir tiesības nopirkt tavu brīvību un cieņu ar savu naudu un likt tevi justies parādā par šo izdevumu, aizbildinoties ar aizbildniecību un pārvaldību. Tieši tāpat, kā tas notiek par cilvēkiem, kuri cieš no šizofrēnijas, ko sauc par paranoju, pastāvīgas aizdomas, ka pret viņiem vēršas sazvērestība, viņš dzird iekšēju balsi, kas visu, kas viņam tiek teikts, interpretē sazvērestības teorijas gaismā. Taču patiesībā šis pants, ja sieviete saprot savu kunga pavēli un tic viņa gudrībai un taisnīgumam, vīrieši ir atbildīgi par sievietēm, nozīmē, ka viņi rūpējas par sievietēm un ir atbildīgi par viņa lietām. Tā ir Dieva pavēle vīriešiem rūpēties par sievieti, sargāt viņu, nodrošināt viņu un apmierināt viņas vajadzības. Nepakļaut viņu pazemojumam un neatstāt viņu plēsīgu vilku varā, kā to esam redzējuši ar rietumu sievietēm. Atbildība par sievieti ir obligāts vīriešu pienākums, vai tā būtu sieva, māsa, meita vai cita sieviete, atbilstoši šariāta noteiktajai kārtībai attiecībā uz viņa radniecību ar sievieti. Un šīs pienākums nav vīrieša tiesības, no kurām viņš var atteikties, bet gan viņa pienākums, par kura nepildīšanu viņš būs vainīgs. Tāpēc islāma sistēmā sievietei vienmēr būs vīrietis, kurš par viņu rūpējas un nodrošina viņas vajadzības, tā ka viņai nav jāpelna nauda, ja vien viņa pati to nevēlas. Un ja šādi vīrieši nav, tad valsts apmierina viņas vajadzības, un valdnieks ir aizbildnis tam, kam nav aizbildņa. Tātad atbildība par tevi ir tava tiesība pār vīriešiem. Atbildība nozīmē, ka viņš tevi aizsargā, sargā tavu godu un, ja nepieciešams, ir gatavs upurēt sevi tavā labā. Un aizstāv tevi, ja tava cieņa tiek aizskarta pat vismazākajā mērā, nevis kā tas notiek rietumu pasaulē, kur valda vienaldzība. Un tās, kuras tika sakūdītas atteikties no šīs atbildības, iedvesmojoties no Rambo tipa sievietēm un tukšām runām, aizbildinoties ar ekonomisko iespēju paplašināšanu. Daudzas no viņām iekrita slaznā. Viņas aizņēmās naudu no tukšanātāriem un pēc tam nespēja to atdot. Tad iesaistījās valsts, kurai saskaņā ar islāma likumiem būtu jārūpēš par sievieti, ja viņai ir nepieciešamība. Šīs valsts nāca, lai ieslodzītu vai pazemotu sievietes pēc tam, kad tās tika pierunāts atteikties no likumīgās aizbildniecības. Kad sieviete apmainīja to, kas ir labāks, pret to, kas ir sliktāks, viņa apmainīja savu ģimenes aizbildniecību pret ieslodzījumu pie krāpniekiem. Vīrieši ir aizbildņi pār sievietēm. Šiem aizbildņiem vīriešiem ir jāvada ģimene, un tā ir atbildība, pirms tā ir tiesības. Un viņiem, saskaņā ar šo atbildību, sievietēm ir jāpaklausa tajā, kas ir viņu tiesības. Piemēram, ka sieviete nedrīkst pamest māju bez vīra atļaujas, jo Dievs dažus ir izcēlis pār citiem. Un Dievs nav teicis, jo viņš ir izcēlis viņus pār viņām, nedz arī, jo viņš ir izcēlis vīriešus pār sievietēm, bet gan, jo Dievs dažus ir izcēlis pār citiem. Vīriešiem ir priekšrocības noteiktos likumos un uzdevumos, un sievietēm ir priekšrocības citos likumos un uzdevumos. Šī priekšrocība sadala ir gudri pielāgota tam, kā sievietes radīšanā ir ielikta emocionalitāte, fiziskās un garīgās spējas, kas padara viņu piemērotu bērnu audzināšanai un par siltu patvērumu un mieru savam vīram, tāpat kā viņš ir viņai. Un šī priekšrocība sadala ņem vērā arī to, kas ir ielikts vīrieša būtībā – fiziskās, garīgās un psiholoģiskās spējas, kas padara viņu spējīgāku pelnīt iztiku un pieņemt pareizus lēmumus.
Un ar to, ka viņi iztērē no saviem līdzekļiem, šis ir otrais pamats, lai vīrietim būtu tiesības un atbildība vadīt ģimeni. Tātad vīrietis, kurš tērē, strādā, aizsargā un rūpējas, ir tas, kurš galu galā pieņem lēmumus, uzņemas par tiem atbildību un maksā par tiem cenu. Labi, un ja vīrietis neuztur ģimeni, ja viņš nepilda savu pienākumu, viņa vadība tiek apdraudēta un var tikt atcelta. Ja viņš atsakās no saviem pienākumiem, tad līdz ar tiem zūd arī viņa tiesības, kā to paskaidrosim tālāk. Tātad ģimenes vadība ir atkarīga no diviem nosacījumiem – vīrišķības un ar to saistītajām priekšrocībām, kas padara viņu piemērot vadībai, un izdevumu sekšanas, kas nozīmē šo vīrišķības un priekšrocību īstenošanu. Un tas ir ļoti svarīgi, lai to zinātu gan vīrieši, gan sievietes. Vadība ģimenē nav tikai tāpēc, ka esi vīrietis vai tāpēc, ka tev ir Y chromosoma, kamēr sievietei ir X chromosoma. Un ne arī tāpēc, ka tev ir testosterons, bet viņai estrogēns, kā dara daži neveiksmīgie, kuri nepilda savus pienākumus un atsakās no atbildības, un tad paceļ pār sievieti ģimenes vadības un aizbildniecības zobenu. Vadība ģimenē saistīta ar to, ka tu pildi savus pienākumus, ka ģimenes galva, pēc tam, kad mēs apskatījām materiālās varas izskaistināšanu un likumīgās vadības sagrozīšanu. Nāc paskatīsimies uz līdzsvara trūkumu, kas salīdzina abus šos aspektus. Sieviete, kur atsakās no ģimenes vadības, jo tā nenostāda vīrieti un sievieti vienādā līmenī, vai kad viņi jautā, kāpēc sievietei arī nav atļauts disciplināri sist savu vīru, vai kāpēc islāmā sievietei nav atļauts precēties ar 4 vīriešiem. Ievēro, ka viss šī domāšanas pamatā ir uzskats, ka vienlīdzība ir absolūtais un pareizais kritērijs. Tu izturies pret šo principu tā, it kā tas būtu pašsaprotams un neapstrīdams fakts, un tad vērtē islāma likumus pēc šī mērauklas. Un viņai pat prātā neienāk pajautāt, vai pati viņas mēraukla ir pareiza. Islāma augstākā vērtība, pēc kuras viss tiek vērtēts, ir paklausība Dievam visuvarenajam, kurš savu reliģiju ir balstījis uz patiesību un taisnīgumu, nevienmēr uz vienlīdzību. Jo vienlīdzība dažkārt ir taisnība un taisnīgums, bet citreiz tā ir netaisnība un aplumība. Neviens saprātīgs cilvēks nenoliedz, ka starp vīrieti un sievieti pastāv atšķirības fiziskajā, psiholoģiskajā, emocionālajā uzbūvē, spējās un talantos. Tāpēc katram no viņiem ir tiesības un pienākumi, kas viņam atbilst. Tas ir acīm redzams un loģisks fakts. Mēģinājums uzlikt sievietei vīriešu pienākumus un dot viņai viņa tiesības novedīs pie pretrunas ar sievietes dabu. Rietumu sieviete tika pakļauta vīriešu netaisnībai, un viņai nebija iespējas balstīties uz dievišķu atklāsmi, kas taisnīgi nosaka tiesības un pienākumus, tāpēc viņa izvēlējās vienlīdzību, taču rezultātā viņa nav ieguvusi ne tiesības, ne taisnīgumu, ne brīvību, ne vienlīdzību, kā jau paskaidrojām sērijā par sievietes atbrīvošanu. Un rietumu sieviete pārgāja no vienas netaisnības uz citu. Sievietes pielīdzināšana vīrietim ir netaisnība pret viņa pašu. Islāmā un Dieva saglabātajā atklāsmē ir atšķirības starp abiem dzimumiem gan fiziskajā, gan psiholoģiskajā, gan emocionālajā uzbūvē. Viņš, visvarenais, ir noteicis katram no viņiem tādas likumus, kas tiem ir piemēroti, balstoties uz taisnību un godīgumu. Vai tad tas, kurš radījis, nezina? Viņš ir smalkjūtīgais, viszinošais. Islāms nav pielīdzinājis cieņu pret tēvu, cieņai pret māti, bet ir devis priekšroku cieņai pret māti. Un tajā ir ievērot taisnība un godīgums. Islāms nav pielīdzinājis, kad uzlika vīrietim pilnu atbildību par mājas izdevumiem sievietes un viņa bērnu labā, kamēr sievietei netika uzlikts nekāds pienākums uzturēt ģimeni. Pat ja viņa ir bagāta un daudz turīgāka par savu vīru, viņai nav šāda pienākuma. Islāms nav pielīdzinājis, kad noteica, ka vīrietim ir jādodas džihādā, lai aizsargātu sievieti, bet sievietei nav uzlikts pienākums aizsargāt vīrieti. Islāms nav pielīdzinājis, kad atļauj sievietei valkāt zeltu un zīdu, bet vīrietim to aizliedza. Islāms nav pielīdzinājis, kad noteica, ka bērna aizgādības tiesības pēc laulības šķiršanas pienāks mātei, nevis tēvam. Un visā šajā islāmā tika īstenota taisnība un godīgums, neizlīdzinot dzimumu atšķirības. Dieva pielūgšana nozīmē, ka mēs ņemam savus standartus no Dieva, kamēr cilvēka dievināšana gal galā noved pie taisnības, godīguma, brīvības un vienlīdzības zaudēšanas. Īpaši attiecībā uz sievieti, kā jau paskaidrojām. Ticīgā sieviete pakļaujas ar mīlestību, cieņu un godbijību sava kunga pavēlei. Un neiekārojiet to, ar ko Dievs dažus no jums ir izcēlis par citiem. Vīriešiem ir daļa no tā, ko viņi nopelna, un sievietēm ir daļa no tā, ko viņas nopelna. Lūdziet Dievam no viņa žēlastības. Dievs patiešām zina visu. Nevēlies lietas, ko Dievs ir īpaši devis vīrietim, tāpat kā arī viņam nevajadzētu vēlēties to, kas dots sievietei. Drīzāk ticiet visus kopā Dieva taisnīgumam un gudrībai. Un tomēr tajā, ko Dievs tev ir devis, izmanto to un lūdz viņa žēlastību. Un tad paskaties, kādi būs Dieva dāvinājumi.
Tas kungs, kas radījis vīrieti un sievieti, pavēl taisnību gan vīrietim, gan sievietei. Dievs teica, tad taisnīgās ir padevīgas un sargā neredzamo, kā Dievs to ir pavēlējis. Un viena no šīs nozīmes ir sargā vīrieša tiesības sieviete, tāpat kā Dievs ir sargājis tavas tiesības pie vīrieša. Ja šis līdzsvars tiek izjaukts, tad vadība viņas uztverē kļūst par varas izrādīšanu, uzspiešanu un pazemojumu. Un ja mēs visu nolaitam savās vietās, tad sapratīsi, ka vadība nozīmē rūpes, aizsardzību, mieru, atpūtu un saskaņu ar sievietes dabu un iedzimtību, kā arī tiesības, ko viņai devis viņas kungs. Ja tu saproti šo principu un tev ir līdzsvars, tad pacel skatu uz šariāta debesīm. Vai tu redzi kādu trokumu? Vai tu redzi kādu kļūdu vai nepilnīgu? Nē, pie Dieva tu neredzēsi nekādu kļūdu, jo tas, kurš pilnīgi radīja savu radību, ir arī pilnīgi noteicis savu likumu. Nāc, atbildēsim uz daudziem jautājumiem, ko dzirdam par šo tēmu, lai redzētu, kā šis likums patiešām ir taisnības, patiesības un žēlastības pilns, kas notiek, ja laulātie strīdas un katrs saka otram, pildi savus pienākumus pret mani, lai es tev dotu tavas tiesības. Mēs sakām, ka laulība pamatā balstās uz mīlestību, žēlsirdību un tuvību. Katrs no laulātajiem pilda savus pienākumus un pat vairāk, ar mīlestību un labprātību. Tā nav grāmatvedības iestāde, kur katra puse uzskaita otra kļūdas, it kā viņa būtu strīdīgi partneri, kas dala pēļu. Ja rodas strīds, tad jāgriežas pie mīlestības un žēlsirdības tiesneša, ko Dievs ir ielicis starp viņiem, un viņš ir licis starp jums mīlestību un žēlastību. Kad bieži tiek lietoti vārdi mans pienākums un tavs tiesības, tas liecina, ka laulības institūcija vairs nepilda to, kam tā tika radīta. Viss cits partneru attiecības var balstīties uz taisnīgumu, bet laulība var pastāvēt tikai uz labvēlību. Labi, skaisti vārdi, bet ja katrs paliek pie sava un mēs iekrītam bezgalīgā apburtajā lokā, ielidi savu pienākumu tu nedertu, uz kuru mēs vairāk paļaujamies, kuram vairāk jābūt sapratošam un piedodošam. Mēs sakām, ka tie ir vīrieši, kuriem tas vairāk jāspēj. Dievs saka Sūratā Nisā, un viņām pienāks tas pats, kas viņām uzlikts, saskaņā ar taisnīgumu, bet vīriešiem par viņām ir pakāpe. Paklausies, cik skaisti izsakās izcilais Korāna komentētājs Isāms ibn Džarīrs at-Tabarī. Pēc tam, kad viņš minēja dažādus viedokļus par šī panta skaidrojumu, Tabarī, vai Dievs viņu apžēla, teica, vispīmērotākais šī panta skaidrojums ir tas, ko teica Ibn Abbas. Un tā ir tā pakāpe, ko Dievs šeit pieminēja. Vīrieša spēja piedot savai sievai par kādu no viņas pienākumiem un pievērt acis uz to. Un pilnībā izpildīt visus savus pienākumus pret viņu. Līdz Tabarī teica, un tas ir tas pats, ko Ibn Abbas domāja, sakot, es negribētu pilnībā pieprasīt visas savas tiesības no viņas, jo Dievs saka, vīriešiem pār viņām ir pakāpe, un pakāpes nozīme ir status un stāvoklis. Tas nozīmē, ak vīriet, esi iecietīgs un pacietīgs, piedod, ja tava sieva kaut kur pieļauj kļūdu, un pievērs acis uz viņas kļūdām. Tu pats izpildi to, kas tev jādara, un nesaki viņai, dari savu pienākumu, lai es darītu savu. Drīzāk iegūst šo pakāpi pie Dieva ar piedošanu, pacietību un savu pienākumu izpildi. Pēc tam Tabarī teica, šis Dieva visaugstā triektais, lai arī ārēji izklausās kā ziņojums, patiesībā nozīmē, ka vīriešiem tiek ieteikts izturēties pret sievietēm ar labvēlību, lai viņiem būtu pār sievietēm viena pakāpe vairāk. Tas nozīmē, ka šis pants nav paziņojums, ak, vīrietis, ka tev ir kāda pakāpe pār sievieti tikai tāpēc, ka esi vīrietis, vai tāpēc, ka tev ir X chromosoma, bet viņai X chromosoma. Drīzāk tev būs šī pakāpe, ja tu izrādīsi šīs īpašības, piedošanu un sapratni. Jūs cilvēki, mēs jūs radījām no vīrieša un sievietes un padarījām jūs par tautām un ciltīm, lai jūs citu iepazītu. Dieva priekšā visgocīgākais no jums ir tas, kurš ir visdievticīgākais. Dievs ir visu zinošs, visu sapratošs. Arī Rāzī ir teicis skaistus vārdus, kas ir līdzīgi Tabarī sacītajām vienā no skaidrojumiem par vārdiem, un vīriešiem ir par viņām pakāpe. Iedomājies, ko dara daži vīri, kad viņi ārkārtīgi nolaidīgi pilda savus pienākumus, un viņi pieprasa no sievietes to, kas viņai pienākus, aizbildinoties ar vīriešu pārākumu, sakot, man ir pār tevi pakāpe, tādējādi sagrozot ājas nozīmi. Tas vīrietis, kuram ir šī pakāpe un kurš rīkojas atbilstoši šim līmenim, ir tas, kuram pienākas vadība un paklausība ģimenes un laulības institūta pārvaldībā, arī ar šo pakāpi. Un tieši viņš arī uzņemsies atbildību un sekas par pieņemtajiem lēmumiem, lai cik grūti arī nebūtu, arī ar šo pakāpi. Labi, bet kāpēc vispār pastāv šī pārvaldība, vadība?
Kāpēc visi ģimenes lēmumi netiek pieņemti kopīgi, un sievietes viedoklis būtu tikpat svarīgs? Tu domā apspriežoties? Tas nozīmē, ka vīrs apspriež dzīves lēmumus, bet beigās izlem viņš? Nē, kopīgi. Labi, bet kā tad kopīgi? Jūs esat dudi pāris, tātad pāris skaitlis, un beigās vienmēr ir jāpieņem galīgais lēmums. Visos uzņēmumos, iestādēs, skolās un universitātēs vienmēr ir jābūt vadītājam, jābūt līderim. Un ja jebkuras iestādes valdē ir pārskaits locekļi, tad obligāti pievieno vēl vienu cilvēku, lai kopējais skaits būtu nepāra, jo beigās ir jābūt kādam, kas izšķir. Ir sievietes, kas to ļoti labi saprot, bet nesaprot to ģimenes institūcijā. Drīzāk viņas atsakās, lai vīram būtu pēdējais vārds, un uzstāja, ka vīrietis un sieniete ir vienlīdzīgi ģimenes vadībā, un ka visiem lēmumiem jābūt pieņemtiem kopīgi. Un tas ir neiespējams pieņēmums, tad būtu jāvienojas par katru lēmumu. Pretējā gadījumā viņa skatījumā tas būtu vīra diktāts, vīrišķība un nepareiza vadības izmantošana. Un ģimenes sabrūk vai dzīve visiem kļūst neizturama pat visniecīgāko iemeslu dēļ, un par visu rodas strīdi. Cik daudz pāra pat ir izšķīrušies un šķīrušies vēl pirms kāzām šādu domstarpību dēļ. Un atkal tas viss izriet no ģimenes institūcijas nenovērtēšanas, salīdzinot ar pārmērīgu cieņu pret institūcijām, kas nodrošina materiālo ražošanu. Viņi nenovērtē ģimeni, jo tāpat kā daudz vīrieši nav sapratusi ģimenes jēdzienu islāmā. Tāpēc viņi precas, lai apmierinātu tieksmi pēc pretējā dzimuma un tikai tēva vai mātes instinktu. Kā arī kā sociāla dekora, jo cilvēki taču precas. Tā, kad es apprecējos, kamēr islāmā ģimene ir pamata ķieģelis dieva likuma ieviešanā, zemes labiekārtošanā un tautas spēka nodrošināšanā pret tās ienaidnieku, tā ir svarīgāka par visām citām institūcijām. Tāpēc mēs sakam sievai, diskutē, izsaka savu viedokli. Un Buhāri un Muslim hadīsā ir teikts, ka pravieša SAV sievas viņam iebilda. Tas nozīmē, ka viņas ar viņu diskutēja un dažos pasaulīgos jautājumos viņam nepiekrīta. Taču galu galā sieviete paklausa savam vīram tajā lēmumā, ko viņš pieņem, pat ja tas atšķiras no viņas viedokļa, ja vien tas nav grēks. Tomēr ir vīrieši, kuri ļaunprātīgi izmanto aizbildniecības vai varas pa sievieti jēdzienu. Pareizi, un mēs sakām, ka jau minējām sērijā par islāmu un sievietes sišanu, nepareiza piemērošana ir pārmetums tam, kurš dara pāri, nevis pašam aizbildniecības principam vai šariātam, kas to noteicis. Tādējādi vīram tiek liekts ļaunprātīgi izmantot savu varu, izmantojot šariata noteiktos līdzekļus. Patiesībā, ja viņš nav piemērots šai lomai, tad saskaņā ar pareizi islāma tiesa viņam var tikt atņemta aizbildniecība vai vara arī ar šariāta spēku. Aizbildniecība joprojām ir taisnības un patiesības princips. Uzsverot, ka ģimenēs pamatā jāvalda noslēpumam un cieņai, nevis uzreiz jāsteidzas uz tiesu, pirms nav izmēģināti visi citi risinājumi. Aizbildniecība un vara ir pamats, uz kura tiek vadītas ģimenes. Ja transporta līdzekļa vadītājs, kurā tu atrodies, slikti to vada un izraisīs negadījumu, kas tev nodara kaitējumu, tu nenosodīsi pašu pārvietošanās principu, bet gan teiksi, šis ir slikts vadītājs. Tu varētu teikt, arī es uzturu māju. Vai man ir tiesības uz aizbildniecību? Mēs tev atbildam, ar to, ka tu uzturi māju, tu esi atteikusies no savām tiesībām. Tas ir tavs labprātīgs atteikums un labvēlība, taču tas nepārvieto aizbildniecību uz tevi, jo aizbildniecība ir noteikti vīriešiem, kur uztur ģimeni. Ja sieviete atsakās vai dara labu, viņai par to pienāks atlīdzība, bet tas ir viens. Un aizbildniecības tiesības ir kas cits. Un neiekārojiet to, ar ko Dievs dažus no jums ir izcēlis pār citiem. Tu varētu teikt, es uzturu māju nevis aiz labvēlību, bet tāpēc, ka mans vīrs nepilda savus pienākumus un nepietiekam uztur māju. Tātad mēs sakām, ka aizbildniecība Korānā ir pamatota ar diviem iemesliem. Ar to, ka Dievs dažus ir izcēlis pār citiem, un ar to, ka viņi uztur ģimeni ar savu naudu. Ja vīrs atsakās uzturēt ģimeni, lai gan viņam ir tāda iespēja, viņš nepilda aizbildniecības pienākumu un zaudē tās pamatu. Un tad viņa aizbildniecība kļūst atkarīga no sievietes piekrišanas un apmierinātības. Mēs varētu domāt, ka viņš grēko, bet aizbildniecība tomēr paliek viņam. Nē. Un šis jautājums nav strīdīgs starp zinātniekiem. Viņi visi par to ir viensprāts. Labi, ko sieviete šādā situācijā var darīt? Viņai ir vairākas iespējas. Viņa drīkst paņemt no viņa naudas bez viņa atļaujas tik, cik nepieciešams viņai un bērniem, saprāt robežās, vai arī viņi var vērsties islāma tiesā, lai piespiestu vīru maksāt uzturu līdzekļus pret viņa brīvu. Viņa var uzturēt ģimeni no savas naudas, un tad šī summa kļūst par parādu, ko vīrs viņai ir parādā. Viņa var arī aizņemties ar tiesneša atļauju, un šis parāds paliek vīra atbildībā. Viņa var arī palikt vīra laulībā, bet neļaut viņam ar sevi dzīvot kā ar sievu, bet aiziet no viņa mājas un pārcelties uz vecāku mājām. Tad viņas aizbildnis būs, piemēram, tēvs vai brālis.
Tas nozīmē, ka viņa pāriet no viena aizbildņa pie cita, un vienmēr būs kāds, kas uzņemas atbildību par viņu. Viņa var arī pieprasīt šķiršanos no savu vīra. Vai mēs šo pārvērtām par nodarbīgu? Nē, tas viss ir tikai uzsvērums ļoti svarīgai nozīmei. Ja vīrietis atsakās no savas aizbildņa atbildības, viņš riskē zaudēt arī tās tiesības. Aizbildnība viņam nepienāks tikai tāpēc, ka viņš ir vīrietis. Un sieviete netiks atstāta viņa žēlastībā, sakot, paciet viņa netaisnību šajā dzīvē, un tev būs atlīdzība nākamajā. Islāms viņu aizstāv gan šaļā, gan nākamajā dzīvē. Kā tad ar tiem vīriem, kuri smēķē un priekšroku dod saviem dūmiem, nevis sievas un bērnu izdevumiem? Aizbildnība nozīmē sievas aizsardzību un visu kaitējumu novēršanu no viņas. Kā tad, ja pats vīrs ir tas, kurš viņai kaitē, smēķējot mājās un radot virkni slimību, kas tādējādi apdraud sievu? Kā ar tām ģimenēm, kurās, kad labdari nāk palīdzēt, sieva pamatot saka labdaram, Dieva dēļ nedod naudu manam vīram, viņš to iztērēs cigaretēm un atstās mani un bērnus novārtā. Dievs teica, un nedodiet savu mantu neprātīgajiem, ko Dievs jums ir devis par iztiku. Un šis pants galvenokārt attiec uz vīriešiem, lai viņi nedotu naudu bērniem vai neprātīgajiem. Taču mūsu sabiedrībā ir vīrieši, uz kuriem šis pants pilnībā attiecas. Un neskatoties uz visu to, viņi domā, ka viņiem pienāks vara tikai tāpēc, ka viņi ir vīrieši. Tu vari teikt, mans vīrs nepilda savus finansiālos vai citus pienākumus pret mani, slikti izturās pret mani, un es nevaru vērsties pie saviem vecākiem vai tiesā, vai arī esmu vērsusies, bet man netika nodrošināta taisnība, un esmu spiesta dzīvot ar vecāku nabadzības vai nevēlēšanās dēļ. Atceries, pāri darītājs nav šariats vai vīrieša aizbildniecība. Tev varēja nodarīt pāri vīrs, vecāki vai no šariata tāla sabiedrība. Baušt, bet šariats ir tavs patvērums, nevis tavs pretinieks, māsa. Tāpēc tev vajadzētu, kad piedzīvo netaisnību, aizstāvēt šariatu, kas tevi aizsarga un novērš netaisnību pret tevi un citiem. Tātad šariats ir tavs patvērums, nevis tavs pretinieks. Labi, kāda tad ir tā uzturlīdzekļa jēga, par kuru mēs runājam? Tā nav apgrūtinoša uzturlīdzekļu prasība vīram, bet lai tas, kam ir iespējas, uztur no saviem līdzekļiem. Un tam, kam ir ierobežoti līdzekļi, lai uztur no tā, ko Dievs viņam ir devis, no viņa netiek prasīts sekot līdzi luksusam un materiālajai sacensībai. Un tad viņam saka, dari tā, citādi tu zaudēsi aizbildniecību. Islāms patiesībā cīnās pret materiālās patēriņa kultūru, ģimenes pārmērīgu noslogošanu un to stabilitātes apdraudēšanu. Labi, kas notiek, ja vīrs nespēja nodrošināt uzturlīdzekļus? Kā redzat, ekonomiskā situācija musulmaņu zemēs ir sarežģīta. Daudzi vīrieši zaudē darbu un viņu uzņēmumi bankrotē. Šajā jautājumā zinātniekiem ir atšķirīgi viedokļi. Taču mēs aicinām sievieti šādā situācijā būt pacietīgai un sapratošai pret vīra grūtībām, un lai viņa atceras Dieva vārdus un neaizmirstiet labestību savā starpā. Taču, lai viss būtu savās vietās, abām pusēm jāapzinās, ka šī pacietība ir sievietes labvēlība, nevis viņas pienākums, bet gan viņas žēlsirdība. Tāpēc vīram ir jānovērtē šī uzticība un labestība, un viņam tas jāuzskata par viņas ieguldījumu, kas liek viņām būt iecietīgākam pret viņas kļūdām. Kad sieviete zina, ka viņas labestība tiek novērtēta, viņai ir vieglāk to sniegt no sirds. Vīriešu finansiālās grūtības ir psiholoģisks spiediens sievietei, kura pēc savas dabas ir radusi paļauties uz citiem iztiks nodrošināšanā. Viņai ir emocionāla un psiholoģiska vajadzība, lai kāds par viņu rūpētos, pat ja viņai pašai ir nauda. Tāpēc vīram tas jāsaprot, ja viņš pamana viņā nemieru vai aizkaitinājumu, kad viņa finansiālā situācija pasliktinās. Un jāapzinās, ka viņa ciest tāpat kā viņš, tāpēc viņam jābūt iecietīgams pret viņu. Un mēs sakam arī tev, viens no tava vīra finansiālo grūtību iemesliem ir netaisno cilvēku samaitātība un noziedznieku zakšana no musulmaņu līdzekļiem, tāpēc esi atbalsts savam vīram. Ģimeņa sairšana musulmaņiem nesīs tikai vēl lielāku pazemojumu, ciešanas un ļaus noziedzniekiem vēl vairāk kontrolēt tavu un viņa dzīvi. Apžēlojieties par tiem, kas ir uz zemes, un tas, kas ir debesīs, apžēlosies par jums. Un ja sieviete šādā situācijā izrāda laipnību pret savu vīru un viņu atbalsta, viņai pienākas liela atlīdzība. Hadīsā, ko atstās Al-Buhārī, Zainaba, Abdullāha ibn Masūdas sieva, sūtīja jautājumu pravietim Muhamedam S.V. Vai pietiek ar to, ka es iztērēju naudu savam vīram un bāriņiem, kas ir manā aizbildniecībā? Viņas vīrs nespēja viņu uzturēt. Tad mūsu pravietis, lai sveitība un miers, viņam teica, jā, viņai ir divkārša atlīdzība par radniecību un par ziedojumu. Atlīdzība ir dubulta, jo viņa ziedoja savam vīram. Jā, tas ir ziedojums, ko sauc par ziedojumu savam vīram, jo viņa nav tam pienākums spiesta, un tomēr viņas atlīdzība ir dubulta.
Bet mans brāli, pat ar visiem šiem nosacījumiem, šādas runas var iedrošināt dažas sievietes. Ko jūs gribat, lai mēs klusētu un nemācītu cilvēkiem viņu tiesības un reliģiskos pienākumus? Lai viņi paliek neziņā, tas taču labākai. Viņi nemaz nezina savas tiesības, un ja viņi tās uzzinās un pieprasīs, vīrs tāpat viņai tās nedos. Tad labāk, lai viņi nemaz nezina. Nē, nav nekādas lielākas vērtības kā tas, ka cilvēki, gan vīrieši, gan sievietes, iepazīst savu kunga likuma varenību, un viņa sirds nomierinās, redzot savu kunga taisnīgumu un gudrību. Tas ir svarīgāk nekā saglabāt ģimenes, kurās valda neusticēšanās Dievam un viņa likumam, ko māte ieaudzina savos bērnos. Ja šariātu var teikt piemērot visiem, tad visi saņem taisnību, un tikai tas, kurš ir slims sirdī vai seko savām iegribām, iebilst. Cilvēki nav atstājuši neko no Dieva pavēlēm, izņemot to, ka Dievs viņiem to ir licis vēl vairāk vajadzēt. Un ja katra puse sāk izvēlēties no šariāta tikai to, kas tai patīk, un kļūst neapmierināta, ka tai tiek prasīti pienākumi, tad viņi kļūst līdzīgi liekuļiem, kuri valda pār cilvēkiem šariāta vārdā, paši no tā novēršoties. Un kad viņi tiek aicināti pie Dieva un viņa sūtņa, lai viņš tiesātu starp viņiem, daļa no viņiem novēršas. Bet ja taisnība ir viņu pusē, viņi nāk pie tās padevīgi. Un šie cilvēki nav iegūši varu pār musulmaņiem, izņemot tāpēc, ka paši musulmaņi ir kļuvuši izvēlīgi savā attieksmē pret vispasaules kunga reliģiju. Labi, kas notiek, ja sievai ir doktora grāds, bet vīrs vispār nav ieguvis augstāko izglītību? Kāpēc viņam joprojām ir ģimenes galvas loma? Vispirms, cienījamie, universitātes izglītība nav mēraukla ne derīgām zināšanām, ne pareizai domāšanai. Un pat ja pieņemam, ka dažām sievietēm ir vairāk reliģisko zināšanu un gudrības nekā viņu vīriem, joprojām paliek tas, ka islāms nāk ar vispārīgiem principiem, kas piemēroti visai cilvēcei. Un tomēr, ja dažiem vīriešiem ir būtisks trūkums šajās spējās, piemēram, psihiskas slimības, kas patiešām trauca viņu spēju pieņemt pareizus lēmumus, un sieviete cenšas to noslēpt, bet viņš nereaģē, kas ietekmē viņas dzīvi, tad šādā gadījumā viņa var lūgt saprātīgu cilvēku no savas vai viņa ģimenes iejaukšanos vai vērsties islāma tiesā. Viņam joprojām paliek tiesības uz aizbildniecīgu tajā, kas viņam patiešām pienākas, kamēr viņa slimība vai domāšanas vājums neizslēdz viņu no saprātīgo un atbildīgo cilvēku loka. Un vispārējais princips paliek spēkā, ka aizbildniecība kopumā pieder vīriešiem un atsevišķi gadījumi to neapgāž. Mēs nesakam, ka tāpēc, ka ir izņēmumi gadījumi, tas apšauba islāma likumu, ka aizbildniecība pieder vīrietim. Labi, ja vīrietis pilda savus pienākumus vai nu kā tēvs vai kā vīrs un nepārkāp sievietes tiesības, bet viņš izrāda nepamatotu varas demonstrēšanu, piemēram, aizliedz sievietei doties kaut kur, nesniedzot iemeslus un pat atsakās apspriesties. Vai tas nav varas ļaunprātīga izmantošana, kas ļautu viņam nepakļauties? Tad mēs sakām, cienījamie kungi un dāmas, ka ieradums apspriest ar vīru katru lēmumu un bieži ar viņu strīdēties ir viens no galvenajiem iemesliem, kas izjauc saskaņu musulmaņu ģimenēs. Jā, vīram ir tiesības neļaut savai sievai doties uz kādu vietu.